mazpilsētas jauda un, manuprāt, arī spēks. Viņa sevi piepilda izaicinājumos un mērķu piepildīšanā spēcīgi, dinamiski, jaudīgi, tai pašā laikā mīloši un patiešām ar rūpēm par sev cilvēkiem apkārt. Ikdienas soļos kopā un vienmēr līdzsvarā pašai ar sevi. Tā ir Iveta. Nu ko, man ir fantastiska diena. Es ceru, ka arī Ivetai ir fantastiska diena, jo šodien mēs ierakstām sēriju Mīļā tu vari numur 3. Un es Ivetu zinu, no aizsenseniem pasaku laikiem, kur mēs tikāmies izaugsmes jomās, bet Ivetu es esmu vērojusi un skatījusies kā brīnišķīgu sievieti, kurai vienas dzīves laikā ir ļoti daudz sēriju, un līdz ar to man liekas, es gribu zināt, kas ir Iveta, un es gribu zināt, lai arī citi Latvijā uzzina, kas ir Iveta un kas ir Ivetas stāsts, jo podkāsta principā tā ideja Mīļā tu vari ir parādīt, cik brīnišķīga sievietes mums Latvijā ir, un es zinu, ka Iveta ir viena no viņām, un Ivetā ir ļoti, ļoti daudz briljantu, kurus es šodien gribēšu atklāt. Man es tā saslavējusi, kad es te vienkārši sāku vaigi sāpēt. Jā, tā arī vajag, lai ierakstā parādītos sārtumiņš. Man vajag bišķi tevi parādīt, kāda tu esi. Bet, Iveta, es vienmēr sarunu sāku ar ļoti vienkāršu jautājumu, jo šis jautājums palīdz ļoti, ļoti viegli arī atklāt, kas tu esi. Kas tu esi, Iveta, un kas tev ir dzīvē ļoti, ļoti svarīgs? Kas veido tevi, ka tev šķiet, ka ja tev to atņem, ka tā neesi tu pēc savas būtības? Kas veido tavu dziļo būtību? Es pieļauju, ka tas jautājums ir vienkārši, bet arī sarežģīts. Man citu nav. Jo man liekas, ka tas pēdējais gads īstenībā, kurš ir ļoti, ļoti krāsains manā dzīvē, tas mani vedina pie tā, kas es esmu. Un man liekas, es līdz galam vēl neesmu izveidojusies, bet ja tā jāsaka, tad Rīga nekad nebūs gatava. Jā, tieši tā. Un es vēl sevi mēdzu pārsteigt un sevi iepazīt, un es vēl esmu šajā atklājēju ceļā, bet pilnīgi noteikti es saprotu, ka es esmu cilvēks, kuram ir ļoti svarīgi realizēties. Jo citreiz ir sanācis tā, ka es kaut kur trāpos ne īstajā vietā un tajā brīdī mēdzu darbos pārdegt, un tad man liekas, ka es matos atpakaļ, un tas nav mans ceļš, bet īstenībā es saprotu, kad man realizēties ir ļoti svarīgi un iet visu laiku priekšu un tās saukt nevis par kļūdām, bet par pieredzi. Un tādā veidā es kaut kā pa maziņam lipinos kopā un kaut kā esmu šeit un tagad un esmu nokļūst. Realizējusies. Sarealizējusies. Jā, kaut kā tā. Jā. Bet ja tu saki, ka tā realizācija tev ir būtiska, tev gribās, lai tev ir tāds gala rezultāts, vai tu esi tas procesa cilvēks? Tava realizācija ir kur? Ja Iveta realizēšanās, vienādības zīme, kāda ir tava realizācija? Es sev vispār saucu par cilvēku problēmu, jo, ja man pietrūkst problēmas dzīvē, ir tā ļoti mierīgi, tad es atradīšu viņas jaunas problēmas, un es esmu ar tendenci viņas tomēr risināt. Un atrisināt. Un tāpēc es teiktu, ka tas process ir svarīgs, jo es saprotu, ka es kaut kādu lietu sasniedzu vai esmu kaut kādā profesijā, man tā, es nevaru tās rokas klēpī salikt un baudīt varbūt un baudīt tos darba augļus. Es sāku domāt savu nākamo problēmu. Bet man liekas, tas ir tāda ļoti skaista cilvēciska tāda īpašība neapstāties pie jau sasniegtā. Tas man citreiz rada bažīgu. Man liekas, tas, bet labi, bet, arī profesija ziņā, tās profesija maiņas un viss tas, tā liekas, kad, cik tad ilgi es sev meklēšu un tā, bet es sāku mazliet sevi saprast vairāk. Super, cik būs interesanti, es tev tūlīt uzdošu ļoti daudz jautājumu, bet
kad mēs sarunājamies, man patīk ar cilvēku runāt tādā reālā valodā un reāli stāstīt, kā ir un caur visādiem dzīves stāstiem. Man ir viens triks, un to triku tu pati esi atklājusi, jo es zinu, ka arī tev māls ir ļoti mīļš. Tā ir viena no tavas dzīves sērijām, es tā sapratu. Un tad, kad mēs sarunājamies, es esmu ievērojusi, ka cilvēkiem māls ļauj runāt patiesību, pašam ar sevi atklāties un tā. Un tāpēc es tev piedāvāju. Man ir šodien līdzi paņemts baltais māls. Tu gribi lielu vai mazu bumbiņu? Es teiktu, ka mazu, bet dod man lielo šodien pārmaiņas pēc. Es nezinu, ko es vēl taisīšu. Bet arī nav jāzina, jo man liekas, ka tā burvība ir arī es teiktu, tā paralēlēs ar dzīvi. Ja tev iedod dzīvi rokā, tu taču nezini, kur tu nonāksi. Un tāpēc es īstenībā, tad, kad nodarbojos ar mālu to posmu, tad es nekad netaisīju uz pasūtījumu, jo man nekad nesanāca. Un es nevarēju, es uztaisīju, un tad vai saplīs, vai kaut kā, un tad man stress, un es saprotu, tas nav arī tāda lieta, ar ko es varētu pelnīt naudu, piemēram, nodarboties ļoti, ļoti nopietni, jo tas man vienmēr, es domāju, es taisīšu kaut ko to, un man sanāk kaut kas pilnīgi cits, un daudzreiz skaistāk varbūt nekā es domāju. Tā. Bet, kad tu streso, ko tu dari? Tev taču ir, kā sievietei, ir savi stresa periodi. Es nedomāju, mums ir pa laikam mazie, bet tādi, ka tu nonāc tiešām lielā izaicinājumā. Ko tu dari? Kas ir tavi tādi mazās Ivetas lādējos tajā sportā ārā. Tā kā tā mēģina. Un īstenībā es tomēr esmu atklājusi, ka tā skriešana, lai kā man tie mani ceļi nav pateicīgi par to brīžam. Un es ar spēka treniņiem darbojos zālē, lai varētu skriet un stiprināt sevi. Bet tā skriešana gan man iedod tādu ļoti labu tādu izlādi, es teikšu tā, no visiem stresiem. Un kur tu skrien? Tukumā. Tā, ka tumšs paliek, tad es skrienu, visus bērnus nolieku gulēt un tad skrienu. Un cik tev tagad tie liekamie bērni ir, kurus tev jau jānoliek? Tie man ir 3. Plus vīrs. Tu vīru arī noliec gulēt. Viņš pats iet gulēt. Paldies Dievam. Bet tad to skriešanu tu izmanto nevis, lai tu sasniegtu atkal kaut kādu mērķi. Skriešanas mērķa tev nav. Tu vienkārši izlādējies. Jā, tas man ir tāds prāta izveidināšanas mehānisms. Un cik tu noskrien tādā? Es esmu kādreiz savu 10 skrēju, bet tad man tur mazliet ir ar tiem ceļiem problēmas, un tad es tagad ļoti, ļoti saudzīgi un lēnām es tādu piečuku noskrienu, un man ir ok. Izlāde ir notikusi. Jā. Jā, tā ir tāda izlāde. Kur tu uzlādējies? Kur tu gūsti tādu? Tāda sieviete brīnišķīgā tukumā, kura nakts vidū izlādējās, bet kur tu uzlādējies? Man jāsaka, laikam ar tiem cilvēkiem, es nevarētu droši vien būt grāmatvedu savā kabinetā, un tā man ar tiem cilvēkiem ļoti patīk. Un es savos treniņos šobrīd ir sanākusi, ka man patīk, kā mēs šodien runājam par to, kad ir tās dzīves sērijas. Ja? Un šajā dzīves sērijā es esmu arī fitness trenere. Un principā pasniedzu treniņus tikai meitenēm. Kāpēc? Tie puiši arī jau, protams, tur uzrodās, meitenes tos savus vīrus arī piespiež. Jā, bet tas nav. Un tā tiešām, ja mēs runājam par tādu uzlādēšanos, tad tās meitenes man to atgriezenisko saiti iedod tādu, kādu es nekad mūžā neesmu nevienā darbā saņēmusi. Jo man tā pieeja ir vairāk caur, tiešām uz to vērst uz veselības sportu un uz to, kad to var darīt caur mīlestību pret savu ķermeni. Es sevi neredzu kā treneri, kas būs pie trenažieru un bļaus, aiziet vēl 3 vāri, es redzu, ka var maucam. Ja? Tā kā tas galīgi nē. Un es vienmēr meitenes manā grupā, manos treniņos ir visas tikai tās, kurām bijis ir individuālais treniņš pie manis tikai 1 pret 1. Kur mēs izvērtējam arī visas traumas un mērķus un kā meitene kādā stāvoklī ir, kā viņa jūtās. Un iepazīstos tās 1,5–2 stundas iepazīstos, un tad viņi nāk manā grupas treniņā. Tad es pareizi saprotu, ka arī
tās savas meitenes, kas tev seko un kurām tu palīdzi mīlēt to sevi un savu ķermeni, arī viņas tu nedzen uz rezultātu. Nē, tu ved uz es viņus mēģinu virzīt pavisam ķermeņa. otrā, tā kā pilnīgi citādāk, jo, protams, sākotnēji cilvēks atnāk vienmēr ar to mērķi, ka viņš grib notievēt un tur tā un tā un tā. Un tad es viņām mēģinu stāstīt par to, ka mēs koncentrējamies uz to, kāda ir sajūta pēc treniņa, ka es esmu tāds malacis, kad es esmu iedevusi savam ķermenītim tādu cik foršu pašsajūtu un vairāk virzu uz to. Jo, godīgi sakot, man tiešām tā liekas, ka mēs esam tik daudz dzīvē sevi mocījuši, pieprasījuši ar uzstādījumiem milzīgiem un visu, ko visu laiku tikai žmiedzam sev nost. Jā, bet mēs jau nenonākam, arī es kā sieviete nonākusi, esmu pie kaut kādām savām atziņām tikai tāpēc, kad es to esmu piedzīvojusi. Tad es tevi noķeru aiz astes, kas tad tavā dzīvē ir bijis tāds, kur tu esi sevi nodzinusi tā, ka tu esi dabūjusi šo te atziņu un esi sapratusi, cik var sevi pieprasīt, cik var sevi dzīt uz rezultātu. Ja tu vari padalīties, kas ir tāds, bijis tāds, kur ir tāda bijusi tā lūzuma punkts, ka tu saprati, tu esi sevi reāli izmīcījusi mālā. Jāsaka, ka roku rokā jau iet kaut kāda mazvērtības kompleksa, kas iepriekš ir bijuši, un tad man bija šie bērni, un es sapratu to mātes lomu, es pildu, viss ir ok, bet es karjeras ziņā jūtos tā tiešām nulle. Man likās, man ir super vīrs un bērni, bet tajā karjerā es ļoti ilgi nesapratu, ko es īsti gribu darīt, un tad man likās, ka tam jābūt ir kaut kam jaudīgam. Un tad es izdomāju, pēc 2 dekrētiem pēc kārtas, es izdomāju, ka es sūtīšu pieteikumu uz nākamo darbu, ka es gribu mainīt profesiju no jaunatnes jomas uz kaut ko, bet es sūtīšu tikai uz vadītāju amatiem. Kur jauda? Uz direktoru vadītāju un kaut kas. Galvenā. Jā, galvenā, jo kaut kā. Un es arī kļuvu par galveno, un es strādāju ražošanā, es biju ražošanas departamenta vadītāja, pakļautībā bija 36 cilvēki, un tā es tur vadīju, un tad galvenojies. Protams, galvenojos, un, protams, kad tiklīdz man kaut ko, kā lai saka, kad, ja nebija kaut kāds darbiņš, kaut kāds izdara, tad bija Iveta, kurš teica, es varu izdarīt. Jā, es piesakos, jo, kad vajag un tā. Un tad tur neviens nav vainīgs, tur esmu tikai vainīga es, jo neviens man nesasēja, un neviens vairākus vai papildus darba pienākums man nelika tur darīt. Tur vienkārši piedāvāja, un es nemācēju atteikt. Un tad bija tas moments tāds, kad tas stress bija tik liels, ka tiešām Dievs stāv manai ģimenei, kas šito visu paciet, bet kad tu saproti mājās, kad tu atnāc un tas stress ir tik liels, ka tu atrauj leduskapu un tu vienkārši sevi grūdi kaut kādu ēdienu, kur tu vispār nesaproti. Kompensēt. Kaut kādā kompulsīvā pārēšanās un kaut kādas ēšanas traucējumi jau tur parādās, un tas stress jau ir tāds kaut kāda psoriāze sāk parādīties. Ķermenis tev saka. Jā, saka, ka tā kā beidz. Bet neko ilgi jau es arī neizturēju, un tā jau ir tāda vairāk tāda pretestība pret to, ko tu pats izdari, kad, tā ir tā saucamās tās maskas, ko mēs uzliekam, kad tu pildi tas direktora lietas, ko viņš pasaka, un tev jau tas ir arī jādara, un tas nav vai pareizi vai nepareizi, ja tu esi tajā darba vidē piekritis pildīt šos pienākumus, tad ja tev kaut kas tā kā nepatīk, tev ir jāmaina darbs vai citur. Un tad tas lūzums notika arī ar tādu to ķermenisko, ka tu sāki klausīties, ka ķermenis tev patiesībā nevis prāts tev saka, prāts arī ir ķermenis, prāts galu galā ir arī mūsos, bet bet cik interesanti, ka tu minēji, ka tā tava vērtība ir tā pašrealizācija, un tad, kad tev viņa bija mīnusā, tu mauci uz maksimumu un ķēri uz maksimumu, un patiesībā, droši vien pārleci bišķi par augstu to kārti. Tas mērķis man bija iegūt tiešām to ierakstu CV.
Jo es zināju, ka tas būs tā kā ceļš, man būs tas vadošais amats, tas būs ceļš, lai nākotnē kaut ko sasniegt. Jo es nekas iepriekš nekas diša tajā karjeras ziņā, kā es minēju, nebija, bet es biju vadījusi biedrību tur. Un tad tev vajadzēja direktora ierakstu. To tu dabūji? Jā, man vajadzēja. To es dabūju. Un tad pēc tā darba es domāju, es negribu nevienu nevadošu amatu, ne cilvēkus. Es gribu ielīst kaut kādā stūrītī, būt izpildītājs un viss un krusts pāri. Un tad es aizgāju uz valsts iestādi. Ielīdi stūrītī un pildīju savu Exceli un lieciet man mieru. Amazing. Un tad arī tas, ko tu saki, ka tu negribi dokumentus un negribi, bet tajā brīdī tu to izdarīji. Kas ir tas, ko tu meklēji? Tad kaut kas tev tomēr arī tajā brīdī bija svarīgi, lai tu izdzīvotu tātad ielīstais stūrī. Ko tu tur meklēji? Mieru? Kas tas bija? Droši vien jau mazliet attālpi, jo īstenībā pēc tās pieredzes, atkal pēc vadošā darba, man īstenībā, es teikšu, ka 2 gadus man vajadzēja pārdomāt to visu, kas ir noticis un atlaist tās situācijas un saprast, ja man iepriekš bija kaut kāds varbūt aizvainojums vai par kaut kādām lietām vai es analizēju ļoti, kā es rīkojos un bija kaut kāda sirdsapziņas pārmetumu un viss kaut kas, tad es teikšu, ka tagad es esmu pilnīgi brīva no tā. Es varu tikai paldies pateikt. Es esmu tiešām tiešām es varu pateikt ļoti lielu paldies par to pieredzi. To darba vides, ka to valsts iestādē būtu mieriņā. Jā, un tad sanāca, kad es tā pasēdēju tajā stūrītī. Cik ilgi tu sēdēji stūrītī? Bet tad, jāsaka, tāda ļoti laba atjaunošanās tev notiek, tā kā ķermenis tev atguvās. Tur bija sanāca tā, ka tur bija fantastiski kolēģi. Tur viss bija mierīgi, viss bija kārtībā un ļoti pozitīva tā vide. Un es ieraudzīju cilvēkus tiešām tā, bet es pieņēmu lēmumu, ka es gribu 3. bērniņu. Un tad es aizgāju arī dekrētā. Un tad tas bērniņš būtu tāda arī iespēja pazust no stūrīša ārā iziet. Jā. Tā kā mazliet fokusēties vairāk uz ģimeni, pafokusēties, bet jā, neko ilgi jau es nepasēdēju. Kā saka, ar 3. bērnu ir daudz vienkāršāk tā dzīve nekā ar 1. Jo es izdomāju, ka man jāpamācās vēl, lai es tur neiesūnēju, staigāju ar ratiem. Akali izlīda tava pašrealizēšanās. Jā, un tad es nekur nevarēju sevi salikt mierā. Jā, un ko tu mācījies? Kas bija tā arī tava izvēle? Jo mēs taču arī, ja mēs izvēlamies, ko mēs mācāmies, tam arī ir jābūt balstītam, kāpēc es to gribu mācīties, kur tas mani aizvedīs, jo jebkuras taču zināšanas vai prasmes mūs taču aizved nākošajā kaut kādā ceļā. Un kāpēc tu to izvēlējies un ko tu izvēlējies? Jā. Man tajā es biju ļoti slikti mācījos skolā. Vidusskolā bija citas prioritātes, un tā nebija skola. Bet man padevās sports. Un bija tā, es varēju noskriet tur gan tos krosus, neko netrenējos. Ja vajadzēja, varēju izdarīt. Kaut kāds tāds maucējas labā ziņā ķermenis, tu tāds izdzīvotājs bijis. Es to nekad neuzskatīju kā profesiju, jo es īstenībā 9. klasē sapratu, ka es nezinu, par ko es gribu kļūt, iešu vidusskolā. Tad pienāca vidusskolā. Tas moments, ka bija jāizvēlās tā savu profesiju, es nevarēju, es nekādīgi. Un tad man draudzene saka, viņa brauks iestāties skolā. Es saku, kādā skolā, uz kādu to profesiju? Es viņai prasa augstākā matemātika tur ir. Viņa saka, man liekas, ka nav. Labi, tad es braukšu ar tevi. Un tad es iestājos kultūras vadībā, jo tur nebija matemātika. Un tas vispār pilnīgi tāds, bet ļoti, ļoti priecājos. Wow! Es gribu atkal tevi noķert aiz astes un tā kā tu teici kaut kam nē, un tas tevi aizveda pie tava jā. Tā kā tu teici nē matemātikai, dodiet vienalga tikai ne matemātiku. Un tas tevi aizveda atkal jaunās durvīs. Dažreiz ir forši pateikt nē, nezinot, kas būs pretī jā, jo tad tev iedod kaut ko labu. Un es to sportu, es to neuzskatīju vispār nekad ne par ko nopietnu. Jo man liekas, viss taču var noskriet, viss var kaut ko tur darīt. Nevar. Tagad jau es saprotu. Bet man pat nāca uz skolu, tur kaut kāds šaušanas treneris, viņš man izvēlējās no klases, kad man jābrauc šaut, bet es jau tajā laikā dzīvoju viena, un man īsti tā kā vecāki arī nepastūma. Man liekas, kāda šaušana, man tur jābrauc ballēt, un tur nebūs, un tā es arī nebraucu. Bet, un tad sanāca tā, ka man likās, ka tie fitness treneri un vispār tie sporta treneri, viņi tādi
tādi, baigi gudrie viņi nav. Un tāpēc, šitās stereotips izlīda, ja? Jā, un tad, kad es tagad mācījos par fitnesu, ko es tagad mācījos, un tad man likās, es tagad fizioloģiju, anatomiju, Iveta, par šitiem vārdiem tagad dabū zubrīt iekšā. Jā. Un tas man bija tāds baigais spēriens, ka es sapratu, šitā, jā. Un es izdomāju, ka man tas sports vienmēr interesēs un vienmēr ļoti paticis. Un es domāju, ka tajā 3. dekrētā es tāpat eju ar tiem ratiem staigāt. Mācīšos kaut ko tādu, vai ņemšu kursus, vai kaut ko tādu ar to sportu jomu, bet es domāju, ir tik daudz dažādas variācijas un viedokļi par to, kā tad ir pareizi. Es domāju, jāņem kaut kāda normāla kā skola un tiešām kaut kas nopietnāks, tā kā, lai iemācītos, lai tās ir pārbaudītas zināšanas, teiksim tā. Un tad es pat negribēju likt eksāmenus, jo es domāju, ka es nebūšu nekāda trenera, es domāju, tikai paklausīšos. Un es pat īstenībā to skolu pametu kaut kur vidū, jo man liekas, baigi dārgi. un tā kā, varbūt man nevajag. Sevis par dārgi, ja? Tieši tā, tā kā, ko tad es tur tālāk? Bet tad es beigās samaksāju to līgumsodu, un kaut kas man tomēr iekšā tā kā lika, ko tad es tagad klausīšos? Un tā kā, palikās vēl tur tikai 2 mēneši, un tad es rakstīju skolai, ņemiet man atpakaļ. Un viņi man paņēma, un man līgumsodu ieskaitīja nākamajā mēneša maksā. Vai tad tad tev tas būtiskais bija tas pabeigšanas fakts, kāpēc tā kā gāja pēc tā gala rezultāta, kad pabeigts un izdarīts, ka tev patīk pabeigt, izdarīt lietas, vai tev drīzāk ir ieguldīts un nauda ielikta, un tu novērtē to, ko tu esi samaksājusi. Kas bija tas svarīgais tev šajā izvēlē? Laikam ir tāds teiciens, ka ir jāmāk nolikt neinteresantu grāmatu un neizlasīt viņu līdz galam. Ja? Un man īstenībā ar to ir mazliet problēmas. Tev gribas visu man gribas pabeigt. Ja? Un man tā liekas, ka kaut ko tā kā vai... Nezinu, bet to es vēl mācos īstenībā, un es tiešām mācos tā kā arī nolikt to grāmatu un neizlasīt. Ja nav interesanti. Jā, ja nav, un tas, es saprotu, ka tas īsti man nedara. Bet šajā variantā pat bija tā, man liekas, es pabeigšu to kursu, jo es tomēr gribu vēl tā kā zināt, un ir iespēja uzdot tur pasniedzējiem jautājumus, un tad pienāca tas gala darbs, un tas, to jau es uztaisīšu, jo, kā tad tas būs, kad es tagad gribu tās zināšanas likt lietā. Un tad pienāca tas eksāmena, tas laiks, un es domāju, skolas eksāmenis jau es nolikšu, jo vēl jau ir jāliek, ir tā kā federācijā vēl sporta. Jā. Un es domāju, tas skolas eksāmenis es vēl nolikšu, bet tad gan jau, tad tur to, tā kā pavisam tos man jau nevajadzēs. Un tad es runāju ar vienu savu kursbiedrenu, un tad viņi man kaut kā pateica kaut kādu tādu teikumu, uzrakstīja, ir jau labi lietas pabeigt līdz galam, un kas tad viņš jau tev kabatu nespiedīs, tas certifikāts. Un tas nevar nolikt to grāmatu malā, un tad es izdomāju, labi, iešu tad līdz galam. Kaut kādā ziņā tad tev palīdz tas, ka tu izlasi arī tās neinteresantās grāmatas un pieķeries lietām un tomēr izdari. Vai ir kaut kas tavā dzīvē, ko tu neesi izdarījusi, un tu tomēr liekas, bļāviens, neizdarīju? Tā kā nepamēģināju. Zini, kā ir tie teicieni, tā kā tas teiciens, mums vēl līdz nāves gultai tālu, bet kad tu guli uz tās 80-gadīgas, 90-gadīgas uz gultas un tu nožēlo to, ko neesi izdarījis, nevis to, ko tu esi izdarījis, vai tev ir kaut kas tāds, ko tev tagad liekas, šito vajadzēja? Zini, man laikam nav tā, bet es šo pēdējo gadu tā dzīvoju. Es nezinu, man tur nav atklātas nekādas nopietnas slimības vai kaut kas tāds, bet es tiešām dzīvoju ar tādu, ka, bļāviens, man būs žēl, ka es neizdarīju. Un tagad, man liekas, ir tā, pamēģiniet mani tikai apturēt. Jo man tiešām... Tu gribi dzīvot? Jā, bet es gribu dzīvot tā, ka es domāju, ka tā, lai man tiešām, un tas pat nav vēlā, lielā vecumā, bet es domāju, neviens mums nav apsolījis to rītdienu. Un tas var notikt vienkārši momentā, kad tā dzīve pārtrūkst, vai tev ir kaut kādas, pēkšņas slimības vai invaliditātes vai kaut kas, un man liekas,
es gulēšu uz tās gultas, un man liekas, jā, un šitos sapņus nesasniedzu, un šito neizdarīju, tāpēc es tagad daru visu. Tā kā es cenšos tiešām būt ļoti pateicīga tai dzīvē, ka es varu. Man prieks to dzirdēt, jo tas ļoti iedvesmo cilvēkiem tā kā redzēt, ka ir tādas foršās, jaudīgās, un droši vien tāpēc es arī tevi pamanīju, ka, liekas, wow, un tagad viņa tur to darīja, un tagad viņa pēkšņi pilnīgi citu jomu dara. Tas arī es esmu pēc dabas, laikam, darītāja, un man gribās arī sev apkārt tādus cilvēkus, tāpēc es tevi arī gribu prasīt, kas ir tas, ko tu tā kā vēl, vai ir kaut kādas trakas lietas, ko tu gribi izdarīt? Labi, tagad būs tev savs klubs un centrs, un cilvēks saka, nestāsti visu, kamēr nav, lai citādi nepiepildīsies. Bet es gribu padalies, kas ir tās trakās lietas. Pirmā, es gribu tiešām izlikt ar izplatni. Vienkārši gribu. Izdarīšu, gribu noskriet maratonu, noskriešu, un tad redzēs, kas būs tā. Ko tu gribi? Zini, interesanti, ka tu saki arī par to, ka cilvēki negrib dalīties, jo es tagad, kad mēs plānojam šo sporta klubu tukumā, tad es pilnīgi mainīju stratēģiju. Es visiem stāstīju, es gribu to un to, un tad man cilvēks saka, tu zināji, ka tur tās telpas ir, tur tādas, jā, un īstenībā tad, kad es izdomāju, labi, ka varētu par to sporta klubu, un es prasīju, kam tās telpas pieder, un tā, un izrādījās, ka tās telpas pieder meitenē, kas pie manis nāk trenēties jau kādu mēnesi, un es domāju, nestāsta tagad, kā tas ir iespējams. Un man liekas, ka, tā māca un stāsta daudz, ka nevajag tur stāstīt, un tā noskaudīs, jā, un tā. Es saprotu, tas man pilnīgi, es daru pilnīgi otrādāk, es visiem stāstu. Lai atnāk. Tāds, jā, tieši tā, un es laižu tās domas kosmosā, un viņas arī atnāk. Bet par tādām lietām man pat grūti. Es laikam ceļojus, es neesmu pietiekami daudz, un tas varbūt tās bērni arī vairāk mazliet paaugsies. Un es gribu attīstīt šīs manas lietas. Es gribētu vēl kaut kādu nodarbošanos, kaut kādu biznesu pilnīgi citā jomā, vēl nezinu kādā. Bet tas sports, jā, un tur ir visa dvēsele un sirds iekšā šobrīd, bet es gribu arī papildus vēl kaut kādas lietas, ka jau kaut ko izdomāšu. Super! Tu vispār tā kā tāda noslēpuma lāde, zini, tāda brīnumu kastīte, kur ir daudz konfektes dažādos krāsainos papīrīšus. Man liekas, tava dzīve ir par tām sērijām un par tām krāsainajām konfektēm, un ka tu gribi vēl kaut vairāk būtu tādu drosmi apkārt, ka mēs meklējam, un kur tu dažreiz smelies savu drosmi. Labi, tas ir sports, ka tu izlādējies, bet dažreiz, zini, kā cilvēki arī saka, kur tev ir tā drosme darīt, jā? Vai tev ir kaut kādi spēka punkti, spēka vai cilvēki, kas palīdz tavu drosmi noturēt, jo mēs tomēr esam sociālas būtnes. Jā. Man īstenībā jāsaka, ka tiešām vīrs ir vienmēr man vairāk ticējis nekā es pat. Un viņš vienmēr saka, tev tāda jauda, tu taču vienkārši sprīdzini. Un tu, jā. Tur, okay, jā. Un tagad arī par to sporta klubu man ir kolēģis, kurš ir ar ārkārtīgi milzīgu lielu pieredzi sportā. Tāpēc man arī ir tās drošības plats, un es saprotu, ka es beigās sausās neiebraukšu, jo viņš bijis arī olimpiskajās spēlēs piedalījies, Jānis Ozols, un viņš ir kolēģis, un ar viņu kopā mēs darbojamies. Un viņš ir tāds arī pozitīvisma vispār iemiesojums. Un, ja sākumā mēs runājam par to, es ļoti gribēju to sporta klubu. Un, ja sākumā es, protams, kā klasiski, tur varbūt kaut kas nesanāk, sajies grīstē, un kur tad tur tik lielu lietu nevar. Un tad man Jānis teica, bet vienkārši nevar nesanākt. Tu saproti, nevar nesanākt. Viss būs kārtībā. Un tad viņš man bišķi iegrieza, un tad es saprotu, toč mēs ejam līdz galam un darīsim to. Bet vīrs jau 14 gadus mēs esam kopā, un viņš vienmēr ir man ļoti ticējis un vienmēr kaut kā spējis man uzmundrināt. Lai gan viņš ir tāds pavisam mierīgais un tā. Viņš ir tas stabilais plats, un viņš man arī ir teicis, ka es varu iet un maukt un dot virsū. Kad viņš ir blakus, un tā jau ir, kad te cilvēki, līdzcilvēki blakus. Bet redz, kā tu piefiksēji, ka abi divi tavi tādi drosmes, kas tie tādi tavi impulsi ir vīrieši, tas kolēģis tavs un tavs vīrs, tādas, tā kā tu sieviete savu drosmi spēcini, to, ka tev arī vīrietis no malas pasaka, sieviete, tu vari.
Jā, ka tu tā saki tiešām. Jo īstenībā, jā. Cik labi, ka tev ir tādi spēki kā vīrieši blakus, vai tev blakus ir arī spēka sievietes? Kas ir tās sievietes, kas tev ir apkārt? Tas arī ir tāds tas teiciens, ka tu esi tas, kas ir tavs piecinieks tev apkārt, kas ir tavas piecas, kas ir tavas piecas spēka sievietes, vai tev tādas ir? Varbūt, ka tev nav spēka sieviešu. Man tik daudz sievietes nav, bet man mamma, lai gan es ātri, mēs īstenībā ar mammu esam nodzīvojuši kopā tikai kādus 10 gadus no dzīves, jo man bērnībā, man vecmāmiņa man uzaudzināja, un tad es dzīvoju pie mammas, un no 17 gadiem es sāku vien pat dzīvot. Un man mamma ir ārkārtīgi jaudīga sieviete. Kā tad tā? Jā. Un es vienmēr esmu tā apbrīnojis viņas to jaudu, jo arī viņas tie dzīves notikumi ir bijuši ļoti, ļoti smagi. Viņi ir parādījis, kā var celties. Un tas ir ritīgi jaudīgi. Un viņai ir tāda forša īpašība, kad viņa nekad nav kaunējusies kaut kādus darbus darot. Tas man vienmēr tāds ir. Jo viņa kādreiz strādāja Ķemeru Nacionālajā parkā, un viņa bija tur tā kā lietvede, bet viņa bija arī apkopēja. Un tad es atceros, kā bērns, kad es uz viņu skatījos, kā viņai nav kauns, kolēģi vēl strādā, viņi tur aiziet paceļam kājas, viņi pie reizes izmazgās. Un tad man liekas ārprāts, ko citi tur var domāt. Un tad man liekas, viņi ir vienmēr bijis tāda arī darītāja. Jā, viņi ir ļoti liela darītāja. Jā, šobrīd arī ir ļoti aktīva un ļoti aktīva Ome un brauc pie mums un darbojās un ved bērnus ceļojumos un ir ritīgi aktīva. Tad varam tā teikt, ka tām saknēm ir baigi būtiskā nozīme, kas ir tava mamma tev kā sievietei, ka tu kļūsti arī, iespaidojies, jeb veidojies no tā, kas ir tava sakne. Es te vienmēr arī saku par mālu, kad māls ir tās mūsu saknes un to, ko mēs izveidojam, tomēr ir nozīme, no kurienes tas māls ir nācis un kā mēs veidojamies. Vai tu arī liec šo darīšanu, šo savu jaudu saņēmusi no mammas un liec arī savos bērnos? Tev ir 3 brīnišķīgi brīnumi. Kā tu to dari? Ja tu to dari, vai tu ļauj viņiem vienkārši būt? Es laikam, meita ir jau tādā nopietnākā jau vecumā. Viņa ir 9 gadi vecākajai, un viņa man ļoti asociējas ar mani pašu. Viņai nabagam neiet tā matemātika. Bet man bija tā, kad es bērnībā nepadevās man matemātika, nepadevās angļu valoda. Tas tāds mazliet tajā bērnībā tā vilkās līdz, ko tad es varu un ko tad es vispār varu. Un tad man meitai tagad arī, viņa ir ārkārtīgi radoša un viņa ir, es jau redzu, ritīgs projektu vadītājs būs. Un tad man liekas, kad es viņai redzu sevi pašu bērnībā, un man liekas, cik labā laikā mēs dzīvojam, kad ir tik daudz radošas profesijas. Viņa tik daudz ko varēs darīt, to, kas viņai tiešām sirdī būs tūs un nav tikai tas ieliktais rāmis, kad ir matemātika. Ja tu nezini matemātiku, tu neko nesasniegs. Ja? Tā kā, tādas, jo viņi, piemēram, grib kļūt par delfīnu dresētāju. Cik skaists sapnis. Jā, un es viņai saku, ka tu pilnīgi noteikti to varēsi izdarīt. Tu varēsi, tukumā to baseinu uzbūvēt. Mīļā tu vari. Jā, tieši tā. Un nav nekādu robežu vispār. Un nav tā, ka es teikšu, kur tu tos delfīnus? Kur delfīnus Latvijā dabūsi? Jā. Es saku, pagaidām Latvijā nav tāda opcija, bet delfinārijā var, protams, tur braukt un strādāt, un tas jau tepat ir. Paldies tev, ka tu tā dari, ka tu spēji tik viegli arī nodot to varēšanu tālāk, jo citreiz jau ir tā, ka mēs tās jaudīgās saliekam visiem citiem rāmjus, un tāda prasme ļaut citiem arī darīt, būt tev blakus jaudīgiem. Jā, bet es, protams, arī vēl mācos. Ir jau tas, es redzu, esmu tāds plānotājs un tad meita man tāds sapņotājs, vēl tāds peldētājs, klāt daudz ko aizmirst un iet uz skolu, un skolotāja lasa puķītes, un tad nokavē pirmo stundu. Tādas lietas, bet tas jau viss ir skaisti, un tas jau ir tā. Jā. Saki, lūdzu, ko tu ieteiktu citām sievietēm, tagad klausīsies kādas brīnišķīgas divas dāmas un mūsu vieglajā sarunā,
ko tu vienkārši ieteiksi, kā atrast to savu varēšanu, ja? Jo citreiz apsēžās baterijas un nav jaudas, un tavi ir izcinājumi, bet tad vieglākie varbūt. Ko tu ieteiksi sievietei? Es, man liekas, ieteikšu būt laimīgai un resursā pašai. Jo, ir tāds teiciens, ja sieviete būs laimīga, tad pasniegs būs laimīgs, vīrs būs laimīgs. Ja, jo viņi tā kā... Kā pasniegs var dabūt laimi no tā? Viņš var būt ļoti nelaimīgs, jo viņš satiek to sievietes tā garstāvoklī, kur nav resursā. Ja, tad viņi var dienu viņam sabojāt. Ja. Bet man liekas, tas arī slēpjās tajā sevi nolikt pirmajā vietā. Un tas ir tāda man bijusi ļoti liela kļūda, kad man liekas, es visu tur priekš citiem, un jo es tur vairāk māju būšu izpucējusi, jo īstenībā tiem bērniem ir pilnīgi vienalga. Un tam, ir, protams, vīri pedanti, ja, tāpēc man vīrs nav pedants. Es tādu neizvēlētos. Good job! jā. Un tā, bet, kad šķiet, ka mēs tik ļoti, jo vairāk ziedosimies citiem, jo kādam no tā paliks labāk, bet tur paliek viss tikai sliktāk. Kad ir jābūt pašai tādā tiešām, kad mans laiks ir, un man ir jāaiziet vai jāizskrien vai uz to sporta zāli, vai vienalga, vai grāmatu jāpalas, vai jāaiziet uz mašīnu, pasēdēt klusumā. Var arī nekur nebraukt, var noiet lejā vai kāpņu telpā pasēdēt, ja? Bet atrast to vietu un likt sevi. Bet es domāju, ka sievietes ļoti lielā mērā kaut kādā posmā nonāk līdz tam un to arī dara. Vienkārši tam vajadzīgs laiks un jā, jo savai sērijai pienāk īstais laiks. Tieši tā. Un tas jau būtu skaisti mācīties no citu pieredzes, tas jau būtu brīnišķīgi. Bet, diemžēl mums pašiem jāaiziet tās ugunskristības un tā. Tad tu iesaki dzīvot tās savas dzīves sērijas un ļauties, bet turēties resursā, tā kā rūpēs par savu ķermeni un tas, ko tu arī šobrīd, tīri reāli piedāvāsi sievietēm Tukumā, vai arī uz Tukumu varēs doties arī rīdzinieces un liepājnieces, ja ļoti gribēs. Protams, jā. Varbūt tev ir doma pat kaut ko taisīt online un tā. Laikam, tas man tā kā īsti neuzrunā. Man laikam tā īstā cilvēku tā kopā būšana, jo tas, šis attālinātās lietas, tas pilnīgi noteikti iedeva ļoti daudz priekšrocības, bet gribās arī atgriezties ar tiem cilvēkiem. Man ļoti patīk ar cilvēkiem būt kopā vienā telpā, iedarboties un tā būt. Jā. Ko tu sev skaistu saki, kad pašai sevi jāiedungā, vai tu sev saki labos vārdus, tad, kad tu skaties spogulī, kā tu sevi, jo es saku sev dažreiz, varbūt neskaļi. Bet... Es arī esmu sev teikusi, Iva, tu esi bomba vienkārši. Bet man ir vairāk tā, kad es mēdzu iekrist tādos ritīgos besīšos, un tad es saku, davai savācies šitā tā kā man vajag bišķi stingrāks. Tu pabar sevi. Jā, es sev pabaru par to, kad es citreiz tā kā iekrītu kaut kādos lielākos stresos, jo, piemēram, tagad arī par to sporta zāli taisot. Es saprotu, ka es pamostos 2 naktī un sāku domāt, tā kā tos gaismas slēdžus likt horizontāli vai vertikāli. Ir tagad jau visi tā kā remonta procesi. Un tad man liekas, bļāviens, tā kā... Iva, te gulēt, jā? Jā, ja es domāju par šito, un tas man tagad paņem stundu no manas nakts par gaismas slēdžiem, kuras piekas domāju, kas vispār gaismu izslēgs? Man taču vajag automātu, kas izslēdz gaismas, ja? Un tā ir tikai tāda viena tāda nianse. Un tad man liekas, savācies. Tu nevarēsi tikt galā ar šito, ja tu sev dzīsi šitos stresus iekšā, un viss ir jāmaina attieksme par to, kad ir jāļaujās vienkārši procesiem, jo īstenībā, ko es tā brīnišķīgi arī, es nezinu, vai man tie video paši nāk pie manis, tā saka, ka uzņēmējs vismaz sākumā nedrīkst būt pārāk gudrs. Jo, tad nedarīs. Jā, jo tad tu visu laiku domās, mēģinās izdomāt, un man arī ir tā tendence mazliet dzīvot tajā nākotnē un būt mazliet trauksmainākai nekā īstenībā es varētu būt. Un saprotu, tu jau tās problēmas visas neizdomās. Viņas vienkārši atnāks vispār no citas puses, un tu vienkārši nostādi faktu priekšā un varēs taču atrisināt. Viss taču būs kārtībā. Vienkārši tāpēc nevajag liekt to resursu tā kā patērēt. Un jau pieņemsim, es esmu
uzņēmējdarbībā man vispār nav nekāda pieredze un tā, bet es smējos, es pat paņēmu tagad aizdevumus, pat nezināju īsti, cik procentiem es paņēmu, tik slikti ir ar mani. Ja? Un kad es zvanu uz banku un tagad maksāju tos procentus, un es saku, bet kā tur, mums taču tur tā? Nē, nu, bet vēl jau Veribors klāt. Es tā, ok, labi. Un tad es tiksim galā, ja? Jā, un tieši tā, nu tiksim jau galā. Nu, nekas jau nenotiks, bet, jāļaujās vairāk tam procesam. To es saku, pašai sev arī. Brīnišķīgi. Paldies. Man laikam gribētos ar tevi vēl iet, varbūt mēs ar tevi varētu kaut kur iet pārgājienā, ilgi un dikti runāt. Tu nāc no Tukuma, es nāku no Rīgas vienotrai pretī un pusceļā satiekamies. Iveta, es pieļauju, ka tev mājās ir ļoti daudz māla trauku, jo viena no tavām dzīves sērijām ir arī māls un visas veidošanas laiki ir bijuši. Bet es tev uzveidoju tādu daudzslāņu trauciņu, kurā ielikt varbūt tos labos vārdus, jau ne tikai tos dresūras vārdus, Tad, kad es varbūt izdedzināšu, un tad es tur salikšu mazus vārdus, ko tu sev pati sev labos vari pateikt, nevis tikai sevi pabārt, kas arī ļoti svarīgi un vajadzīgi, kā mēs sapratām. Un paldies tev, ka tu šodien dalījies ar saviem stāstiem, un es ceru, ka kādai aizķersies un kāda sevi pabārs un iemundrinās aiziet, ejam un veidojam nākošo sēriju. Ko tu man uztaisīji? Es tev uztaisīju tādu smagu trauciņu. Tāds sanāca tāds gruntīgs. Jā, sanāca tāds gruntīgs, smags trauciņš. Tādu stingru darba bļodu, kur likt nākamos projektus un realizēt. Laikam tas ir manai putrai, ko man vajag ēst, jo man daudz jāskrien. Tev ir, tāpēc cik tev daudz jāskrien, tev 2 šitās ir jā? Super, 2 bļodas pirms skriešanas šitās. Labi, es ēdīšu no tavas bļodiņas un vienmēr piedomāšu par tevi. Mums ir brīnišķīga sadarbība ir izveidojusies šī ieraksta sakarā. Man ir tādi arī lieliski cilvēki apkārt un mēs ierakstām šo raidījumu arī studijā Glow, kas atrodas Elku ielā 3, un šo te vietu var izmantot dažādām fotosesijām un video, un drīz arī varēs pasākumiem izmantot, un lieliskā draudzība ar kleitu veikalu Lučija. Man sapcīta šodien ir Lučijas pavasara tērps. Es tevi slavēju ļoti tavās. Un šajā Lučijas veikalā tu varēsi ar 30 eiro dāvanu karti, tur pat 30 eiro, tur varbūt visa kleita nesarāk, jo tur ir ļoti kvalitatīvi apģērbi, bet tu tur varēsi iet un doties un izvēlēties sev pavasara kleitu. Paldies! Mums ir arī draugi no Vidzemes. Es nezinu, vai tu Vidzemē Gulbenes pusē esi bijusi. Ozoldruvas Eko ir tāda skaista vieta meža malā, kur ir pirtniece Inga. Veiks tev pirts rituālu ar īpašiem nosacījumiem. To es tev visu sasultīšu. Un tā ir skaista vieta, kur tev sevi restartēt. Arī tas, ko tu saki, ka dažreiz vajag atgūties atpakaļ resursā. Un mēs šodien esam arī mēbeļu bodes ilgtermiņa mēbelēs sēžam, tā kā paldies viņam, bet ir kāda pavisam īpaša dāvana, ko man priekš tevis ir sagādājis mans vīrs Henrika Johansona mākslinieks. Un ar savām mālainajām rociņām. Es tev nodošu šo skaistumu. Fantastiski. Manuprāt, ka tā esi tu. Jā. Darītāja un radītāja un brīva savos spārnos, tagad tas ir tev. Jā, fantastiski. Un turpini būt un turpini plest savus spārnus. Es ļoti gaidīšu atkal tavas jaunās dzīves sērijas un lai izdodās arī šī sērija tev. Jā. Es sev ticu un man liekas, ka tas tad būs. Tad būs, Iveta. Es tev saku, tu vari. Paldies. Tev būs. Paldies. Paldies tev.